Šodien runāsim par drošību un civilo aizsardzību, skatoties ar liepājnieku acīm. Un šodienas tēma mums ir civilās aizsardzības formējumi. Tad pirmkārt jāsaka tā, ka mūsu valstī šobrīd tiek strādāts, lai veiktu izmaiņas normatīvajos aktos, kas attiecas uz civilās aizsardzības formējumiem. Bet būtībā tie ir likumdošanā paredzēti formējumi pie pašvaldības, kur organizatorisko daļu tad uzņemās pašvaldības darbinieki. Un šajos formējumos tad var piedalīties nevalstiskās organizācijas, var piedalīties dažādas biedrības un brīvprātīgie. Piemēram, kas ir ļoti gaidīti, pieteikties civilās aizsardzības formējumos, piemēram, mednieki. Ja? Un šie civilās aizsardzības formējuma veidi tad veic vairākas funkcijas. Piemēram, sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Viņi var veikt objektu apsardzi un aizsardzību. Tātad viņi var palīdzēt valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestam grūvēšu novēršanā. Viņi var palīdzēt medicīnas darbiniekiem, sniegt viņiem atbalstu. Tāpatās arī civilās aizsardzības formējumi var nodrošināt pārtikas un pirmās nepieciešamības preču izsniegšanu, kā arī palīdzēt evakuācijā, gan evakuēt cilvēkus, gan izvietot evakuētos cilvēkus no citiem reģioniem. Manuprāt, skaidrība, kā organizēt valsts civilās aizsardzības sistēmu pašvaldībā, stiprina iedzīvotāju drošības sajūtu un dod iespēju izvērtēt savu iesaisti tajā. Tiklīdz normatīvie akti attiecībā uz civilās aizsardzības formējumiem būs sakārtoti, pašvaldība informēs iedzīvotājus par iespēju iesaistīties konkrētos civilās aizsardzības formējumos.